Un tikpat viegli pasmaid. Man dzīvu pasmaid atпакаль, man dzīvu piešķir atlaid. Приятно, рад здесь видеть. Пожалуйста, расскажи, здесь ОКАР ТСКАУС, Лепойский этап, сколько команд сегодня собралось и как вообще атмосфера сегодня на турнире? Хотел спасибо сказать тем организаторам, которые придумали этот турнир. Очень хорошая идея, и Лепая сразу откликнулась на него. Вот мы собрали в короткое время 12 команд, и в принципе, все приехали, все хотят участвовать в таком турнире. Очень хорошая атмосфера вообще и на трибунах, и с погодой нас повезло. Я думаю, что главное здесь фактор, что участвуют маленькие дети, которым, действительно, игра — это всегда праздник. Главный приз поездка в Ригу на финальный турнир, а также на игру Латвия-Хорватия дает дополнительную мотивацию этим командам. Это хороший приз и хороший бонус для всех команд, но я думаю, что главное, что все-таки участие, а те команды, которые будут бороться в финале, или те, которые выиграли полуфинал и поедут в Риге, но я думаю, что они достойно представят Курзаме в 8 сильнейших команд Латвии. И я думаю, что один из победителей или одна из команд, которая будет выводить на матче Латвия-Хорватия, будет из Курзаме. Jo zini, ka tu vari Nekļūdās tikai tie, kas guļ, tāpēc celies Seko saviem sapņiem, nevis miegā spēks smelies Atņem savam miegam vienā dienā stundas 3 Un saņem vienā gadā klāt pusotru mēnešu dzīves Pasmaid, jo tas neko nemaksā Pat ja saprot, ka jau neko neatklāj Kad nespēks ir klāt, zin, kā tu to atvairi Tu viegli nopūties un tikpat viegli pasmaid Es varu Tu vari Mēs varam Nu tad daram Ar mani kopā ir Jānis Zuntners, SK Liepājas Metalurgas komandas treneris. Jāni, lūdzu pastāstiet, kā jūsu komandai šodien iet šajā turnīrā un kā vispār bērni, vai viņi, kāda spēle viņi rāda un vai viņi ir motivēti šodien cīnīties pa augstām vietām? Jāpasaka paldies laikam Liepājā, jo nesen kad bija vētra un šodien ir tiešām brīnišķīgs laiks. Saule, man liekas, bērniem ir jau otro svētdienu pēc kārtas svētki. Pagājuši svētdien bija mazliet jaunākiem, šogad bišķi vecākiem. Par manu komandu, mēs vienu spēli vinējam, vienu mēs zaudējam. Laikam tagad neizšķirts, bet viss ir brīnišķīgi. Galvenais ir, ka tiešām patīkams laiks un ļoti daudz bērnu, ļoti daudz vecāku. Un kad ir atkal kārtējos turnīrs, tas ir sevišķi maziem bērniem, tas ir, man liekas, ļoti liels svētki. Jā, un galvenā balva ir ceļazīme uz Rīgu, uz lielo finālu turnīru, kā arī komandas pēc tam ies un atbalstīs Latvijas nacionālo izlasi spēlē pret Horvātiju. Vai tas dod papildus motivāciju bērniem? Kārtējs, kad uzzināju, jā, tas bija tāds patīkams pārsteigums, kad mums Latvijā tādas lietas notiek. Jo, teiksim, cik es atceros, tā vēl nav bijis, jā. Un dabīgi, ka bērniem tas ir. Man baigi grūti maniem bērniem pateikt, ka viņi tur nebrauks, jo viņi jau salasījuši, sadzirdējuši, viņiem grib braukt. Un es domāju, tas ir vienkārši interesanti, jo kaut kas notiek jauns, jo tas ir labāk. Un futbola līmenī izvest nacionālās izlases, tas ir ļoti labi. Teiksim, runāt par treneru lietām, kādu futbolu šobrīd spēlē mazie bērni? Vai jau ir redzams kaut kāds taktisks zīmējums, pēc kā es trenēties, ja tomēr šobrīd, teiksim, visi skrēja pakaļ vienai bumbai? Es uzreiz varu atbildēt. Pagājušajā nedēļa bija gadi jaunāk, tur bija ļoti interesanti mirkļi. Es biju pārsteigts, es atvainojos, tas ir mājas darbs, standarta situācija izpildi 5-6 gados. Un arī šodien var redzēt, ka arī gadu vecākiem tas notiek. Ir jūtams, kurš treneris ir labāk pastrādājis un kurš ir sliktāk. Tas ir redzams jau tagad. Jā, novēlēsim veiksmi jūsu komandai arī tur. Un ko vēlos, es stāvu pāris tev, man netīk sevi šeit.
pastāstiet, no kuras komandas jūs esat un kāda rezultāti jums šodienas turnīrā ir? Nezinu. Labi. Nu, cik spēles esat jau nospēlējuši, kāda rezultāti? 3. Ko jūs uzvarējāt? 4 pret 5 vienējāt Ventspilu 3-1. Jūs Ventspilu uzvarējāt? Jā. 3-1. Un cik jums vēl šodien spēles ir? 2. Mēs varam, nu tad daram. Tu sapratīsi man, kā mēl saprot vārdus, ka dzīvi tā, ko dzīvo, ne tā, ko tevi rāda. Alķīmī slēpjas tevi un visā, ko tu dari. Tu tici sev, jo zini, ka tu vari. Nekļūdās tikai tie, kas guļ, tāpēc celies. Seko saviem sapņiem, nevis miegā spēks smelies. Atņem savam miegam vienā dienā stundas 3 un saņem vienā gadā klāt pusotru mēnešu dzīves. Pasmaid, jo tas neko nemaksā. Pat ja saprot, ka jau neko neatklāj. Kad nespēks ir klāts, zin, kā tu to atvairi. Tu viegli nopūties un tikpat viegli pasmaid. Es varu. Tu vari. Mēs varam. Nu tad daram. Металлург, давай!